cilvēks visu mūžu ir strādājis literāru darbu un varbūt nav saņēmis to atzinību un arī to izpratni no publikas, bet ko viņš ir pelnījis. Tādā gadījumā ir jārada romāns, fikcija, šī gadījumā tas ir daļdarbs, ar kuru palīdzību mēs, es domāju, kas izlasīja šo darbu, arī novērtēs vairāk sodumu. Nora Ikstena, romāns Vīrs zilajā lietus metelītī. Tā ir grāmata, ko ik pa brīdim vadāt līdzi un pārlasīt un saprast, ja, ka tā dzīvā vēsture īstenībā ir ļoti tuvu, tikai jāmāk tā parādīt un atslēgt. Artis Klimovičs, 20. gadsimta stāsti, personiskā Latvija. Šīs grāmatas autori, lai gan viņa pozīcija ir pilnīgi pretēja, tur ir nianses, kuras ļauj it kā vienai pusei vairāk noticēt nekā otrai, lai gan, protams, abas divas tās nebija mūsu puses. Vita Zelče, Uldis Neiburgs, latviešu karastāsti, divas puses. Jāpaiet ir lielākai laika atstarpē, lai mēs saprastu plašākā kontekstā ar mūsu laiku, ar mūsdienu arhitektūru. Bet šo grāmatu varbūt vērtēs arī pēc 10, 20 gadiem vai pēc pusgadsimta, un varbūt tas, redzējums būs vēl interesantāks. Jānis Lēnieks, monogrāfija Krampis, arhitekts Andris Kronbergs.